Sveiki visiem, kas seko Baltika Chain tūrā. Mēs esam pirms 5. etapa. Šādi izskatās viesnīca Paņežos mūsu komandai. Lai gan šonakt 5. aptuveni tika apzagta Baku mašīna. To mēs uzzinājām bišķi vēlāk. Tā kā izvedās šī nakts diezgan dažiem nepārāk laba. Diezgan viesnīca laba. Brokas arī foršs. Viss kā nākās. Ārā jūs redzēsiet, kā mūsu mašīna stāv, it kā mums visi ir ar kamerām. Te šī vieta nebija apzagta. Arts jau šeptējās, kā jūs redzat pa kreisi. Tā lūk izstās viesnīca. Te ir viesnīcas vestibils, recepcija. Te amerikāņi sabraukši interesantiem tērpiem. Tā kā interesants bija ieiet tādās klasiskā stiliņā. Bišķiņ desku paņēmām. Das ir desk. Tā ir viesnīca no ārpus. Kā redzat, otrā stāvā pa labi pie kamerām mana istaba bija. Viesnīca saucās Romantika Paņežos. Dažiem tā romantika beidzās diezgan bēdīgi bez riteņiem. Šeit hop, 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 hop. Somi pumpe riepas. Mūsu mašīnas, Artis Čivīts. Parādīšu jums Vaitkus Tomas mašīnu. Iespējīgs vairāk tas numurs. Audi, sudru krāsa. Tā no lietuviešiem prototūras braucējiem autiņi. Mūsējās mašīnas. Tas esmu mēs. Tātad šitā ir Baku mašīna, ko atlauz durvis un nozag visi velosipēdus. Aizdeva vāciešu, Rietumu banku un neitrālā tehniskā mašīna. Tātad esam Paņežu centrā. Notiek iesildīšanās sīkas darbiņi, kas ir saistīts ar velosipēdu un sporta sagatavot šanu. Lai gan savācās ir ko ņemties. Tā kā viss notiekās. Viss tā kā neitrāli. Vecākais liepiņš. Kristaps sildu Kristoferu. Artis kaut kur iekāpnes, kāpēc. Kristoferam bija problēmas bišķi veselība, ar kaklu liekaisumu, bet viss kā mierīgi. Bija temperatūra otepā. Eļļiņi tagad uzlikt pavirs kafiju, Indels, gatavs sportam, hipsters, pa stīkliem, jā, stīkli. Dodās Baku ar otro mašīnu, pirmā palika vēl uz izmeklēšanu, tika pirkstu nospiedumu noņemt un tā tālāk. Viss notiekās. Tiek rokas nomazgāts ar speciālu smērīti, jo citādās sildošās, ja ir rokām pēc nomazgāšanas iet noliet, tad ir interesanti būt 2 stundas noteikti. Kristaps dodās uz barošanas punktu, sagatavojas maisiņus, kuri ērti padot, ja grupa brauc ātri garām, jo citādi pudeli nevar tik ātri paņemt, var izsist ārā un palikt bez dzēriena. Mašīnas palaiž dāmu, piebrauks, pēc tam gaidīs startu, jo starts ir 200 metrus apakaļ, brauks garām šejienu. Beigās atšķiknīsies, kad uztaisīšu propku kemperim. Te ir startvieta, Paņežu centrs, pāris minūtes aptuveni līdz startam. Viss mierīgi. Gaida startu. Te ir romantisks ainava būs. Uz Paņežu ūdeņiem. Viņam arī tāds parciņš diezgan simpātisks. Drīz jau būs starts. Paņemsim kādu no citas puses. Te puikas tagad saprat, kad ir kempers iesprostots. Jāpalaiž pirms grupa tik palaist, jo citādi sanāks vilkšanās aiz muguras kemperim. Liepiņš pie stūra. Čivīts. Te viņam
mobilo sakaru dod gigabaitu. Tā viņi te reklamē, laikam bija paņēmuši augstākā tiesa. Cerams, ka no šodienas daži ieies tur cietumā pataisnoši no šeins. Ir labs un kadrā arī. Tika dots starts. Mūsējie mierīgi aizmirē. Būs redzams Oskāns. Reku Oskāns arī. Tātad 5. etapa. Sākums diezgan tāds spēcīgs vējš, tomēr pēc būtības, ko paredzēja, ka nebūs. Sašķīdus grupa diezgan mazās tautās pačkās. Pēc mūsu braucēja teiktā ir diezgan smagi. Sākums. Cik nu sāk 50 km jau nobraukt? Jā, no 154. Bija tā, kad sašķīts diezgan daudz, bija palaidām 2 grupiņas garām jau. Tur palika Reinis, no rietumniekiem 2, Bļūts un Smirnovs. Te jau izbarušie, esam piebraukši. Par acīs tietuši teica, ka bišķiņ bombēm jābūt bišķiņ ciešākam. Nu, diezgan labs pūtiens sanāk laikam. Paredzēts bija vējš tikai 2 metri sekundē, bet tomēr ir diezgan. Ātrums arī liels. Redzēs, kas tur galvā. Lietuvas ezeriem. Ir 15 metri sekundes lielāk platājums. Tāda situācija bija paskarba. No pirmās pačkas Kristofers dabūja prokolu, vajadzēja izvilīt cauri otrajai grupai, un līdz ar to mēs pabraucam vēl garām. Jo rācija pateica bišķi pa vēlu, jo tā ka mēs rietumnieki mums izručīja. Tagad ir barošanas punkts. Kristofers ir atpakaļ grupā, otrajā, lai gan jo ir palielinājies atstatums no pirmās līdz otrās grupas minūte. Bija 45 sekundes. Mūsu būsiņš. Arī gaidām Kristapu. Jā, Kristaps bez vestes. Laikam. Nē, reku ir vesti. Ir vesti, ir viss kārtībā. Man busā ir, paņem? Nu, protams. Kristaps, kā saka, bišu lahanulsa. Mums tur vajadzēja rāciju. Viņš tagad pēc teica, busā ir rācija tagad. Ok, viss būs kārtībā. Esam apakaļ 5. etapā. Smagas, kas saka, mums diena turpinās, jo bija sadalījusies 2 daļās grupa. Tātad jau minūti vairāk ir. Pirmajā grupā bija mūsējie no sākuma 3 Emija atkabināja, palika 2, un otrējais Kristoferam bija prokols. Un viņš caur otro grupu izviļīja, gaidīja mūs. Mēs pašām garām, jo mums pateica par rāciju. Un sanāca, ka mēs pašām vēl garām viņam, tad rietumnieku, kā saka, izpalīdzēja un samainīja. Situācija pasmaga, Indos priekšā, viens puses ok, pagaidām. Reinis ir jau brīvs, viņš atpūšās. Abandone, viņam sliktas pašsajūta, kaut kāds vīrus varbūt, tev nezinu, to reizies laiks. Pārbauds ir tāds. Tā kā mums palikuši komandā 3 braucēji no 6. Pagaidām vēl komandas vērtējumā mēs ejam, 3 vēl gonka nav beigusies. Te jau redzēs, kas būs tālāk. Žēl, kad sanāca Kristoferi tā, kad viņam tas caurums riepā aizmirēja. Tāds sports ir, lai gan neitrālā tehniskā mašīna tur nebijusi, izrādās. Es par rāciju komisāriem jautājumu neko neatbildēju. Es prasīju, vai neitrālā ir priekšā. Neviens atbildes nebija, nesagaidīja. Tas jau kā parasti. Kā saka, ja ir mīnusi, tad klusējam, zini. Lietuva piekopja veco tehniku. Ļoti spēcīgs traktors. Lai gan šitais lietuviešu krājs diezgan skaists, ir ezeriņi, paugriņi. Ir tā, ka daudz kadrus jūs nesafilmē šodien, diemžēl, jāsaka. Ko lai saka? Dzīve, darbs ir darbs. Hobiju nevar savienot dažreiz ar darbu, kā gribētos.
Padzerties? Man ir. Baigi smaga Kristora veicās. Bļaļ, vecīti, jāizbrauc vēl. Te Induls bija piebraucis padzerties. Tajā pirmajā grupā 29 braucēji ir. Tad bija 3 minūtes ar kaut ko. Tagad grūti pateikt, cik ir atrāviens. Tad bišķi apstājusies pirmā grupa. Iespējams, ko tā pietuvosies. Nezinu pat cik. Induls piebrauc padzerties. Ir 4 minūtes prom! 4 minūtes, karoč! Jā, izstāst, ka grupa ir... Pazies, reku ir šitie te poļi ir 3. Poļi daudz, jā. ISD. Tā kā 3 komandas ir līderējošas, priekšā ir poļi, ISD un lietuvieši, cik mēs saskatām. Kaut kāds Otrīvs ir, ko viņi brauc uz priekšu. Pēc jauniem noteikumiem šitā riteņas vairs nedrīkst remontēt, kā dara Vikingi no Sārema kluba Igaunijas. Lai gan mašīna latviešu numuriem, tas nenozīmē, ka tie ir latvieši. Šitā ir aizliegts sen. Nu, ne sen, bet... 22 первой группе. Ездим. Tāda lieta ir. Es arī to nezināju, pirms šo tūru uzsāk. Mēs arī vienu riteni tā bišķi mēģinām tur izlabot bremzi vai ko tur. Bet viss vējā. Tur 5 bija. 3 km līdz finišām ir Utena. Tāds ir iebrauciens Utenā. Utenā! Un visu vēl uz grupas finišu. Jā. Induls būs pirmā 30-niekā. Tā kā tas ir normāli. Tā kā vajadzētu būt. Un skatāmies, kas būs pēc 3 kilometriem. Iet pēdējais kilometrs, principā 700 metri. Cerības liekam uz Induli. Induls priekšā bija? Kārtis saka, bija Emīla etaps, paskatījums vai Induļa etaps tas gadījumā nav. Induls kā priekšā bija pagrieziens pēdējais 500 metri, pat mazāk. Iespējams, Induls savu lielo kāju. Kaut ko spēja arī. Iet tur atrāvieni kaut kāds nevedz finiš grupas. Neredzam, redzēsim vēlāk. Kas tur bija? Tā kā Induls varētu būt 5. tā informē mums Reinis ar roku. Induls izstāsta, ka piedalījās finišā gan uz 100%. 5. jā? Pienši. Sudīgāk vai? Tas vajag pieceļā. Man jau atceras tas Jurkiet. Laitkus. Tur 100 metri, ka bija, tur tā forši pavērās, aizgāja pa kreiso, un tā bija tāda. Tas celies. Es jau piecēlās un skatos, viss sāks. Tikai tagad. Es jau no rītņu nāc. Kurš tu nocēla vispār? Vaitkus? Igauns es esmu mazais. Labi, jā. Tas ir jau! Pēdējais mokikāns. Es jau lietuvietiem zāku mierīgs un viens zāčēks. Jā, nu to finišu redzējāt vispār? Čels domā, visi kārtībā, tas tam arī pamēc garām. Paceļ roku, visu takos, vienkārši viens cits aizmās garām. Jā? Jā, nu! Nopietni! Nu, no Vikingiem, jā?
Tāds zaļais. Jā, Igā. tas aiziet pirmā Tas būs Džeks no Sārems. Jā, jā.